šodien eju uz Copu, Kurzemes pusē. Makšķerēšu tikai uz bigbaitiem. Mēģināsim noķert lielo. Interesanti ūdens tilpni tā ir. Te ir gan visāda zivs iekšā. Arī lielās karpas kādreiz brauc viņas ķert. Tad, kad bija vairāk laika tā. Te ir tāds uzpludināts, iet cauri upi. Un no veciem laikiem dzīvo lielās karpas arī iekšā. Bet šodien iesim līdeku noķert. Līdeks ar te ir. Kaut kādu laiku atpakaļ. 80 plus 1 bija. Nu, redzēs, kas šoreiz būs. Pirmais iemetiens. Aiziet. Kur viņi slēpjās, kas to lai zina. Šoreiz man cita makšķera arī ir. Tāda līdz 150 gramiem, tur dāls daudz. Līdz 150 gramiem. Spola man ir Abu Garcia Max Toro priekš bigbaitiem. Strādā viņi labi. Un kāds man ir Black Savage gear līdz 150 gramiem. Aukla virsū ir 0,35. Japāņu ražojums. Izturīgi ļoti. Zālēs ieķerās, tas ir nieks. Vismaz zinu, ka neko nenoraus. Protams, ja noķers kādu celmu ūdenī vai koku lielu, tad gan ir tā, kā ir. Tad ir jāmeklē kāds koks, lai atrautu vaļā. Bams! Tā kā ritīgs klucis iekrīt ūdenī. Lielās karpas iekšā ir. Lielāko noķēra 9 kilo tādi. Bet, nu, tas nav tagad tādos dīķos makšķerēt, kur daudz viņas. Nācās diezgan gaidīt, lai noķert kādu. Nu, bija reizes, kad jau atbrauc un jau pieķerās kādu, bet bija reizes, kad nosēdēja visas brīvdienas un neviena copa nebija no lielajām. Atrāvās vaļā pat Stinger sistēma. Tāda ir tā Stinger sistēma. Ar šitādiem āķīšiem atspirīt ieskrūvējās. Nu, cerams, kad noķersim kādu lielo šodien. Tā līdzi ar nagiem noturēja. Gandrīz akal sapiņķerēļi. Nebija šito makšķeri ilgi makšķerējis ar tik lieliem mānekļiem. Prasās pat vēl bišķi piegriezt. Atkal, vajagās zāles apakšā. Šitā Max Toro spola diezgan palielī. Salīdzinot jau jaunākas spolas, kas ir, viņas ir jaudīgas, bet mazākas. Šī ir diezgan liela pēc saviem izmēriem arī. Nu, šobrīd nevienai šitā cūciņa neiepatīkās, izskatās šī vietā. Jāpaiet būs uz citu vietu.
pamēģināt. Labi, paiesim uz citu vietu. Cerams, kad būs kaut kur. Kāds te ir arī sēdējis uz gruntenēm. Ejam uz citu vietu. Pārvietojamies. Pamētāsim te bišķi. Varbūt te kāds lielais krokodils būs. Te kāds ir uztaisījis ceļu, lai var iebrist dziļāk. Tie karpinieki te brauc. Makšķerēt sēdēt uz lielajām savaļas karpām. Viņas te savaļā dzīvo. Paši vairojās. Tā viņas te dzīvojās. Interesanta vieta. Jācer, kad arī līdaku būs kāda smuka šodien. Sen atpakaļ jau te bija interesanti. Bija ļoti daudz līdaks ķērās. Neteiksim, ka liels, bet, sportiskās bija pietiekami daudz. Bija tā, nebija garlaicīgi, kā saka. Bet, tagad jau ar te ir. Vienkārši šodien mēģināsim ar lieliem mānekļiem paķert, paskatīties. Bija viena cope! Bet tā nebija liela, maziņā uzbruk šitādam lielam. Arī māneklis tikpat liels, cik tā līdaciņa. Tas gan bija interesanti. Tomēr līdakas te ir. Un iepatikās šitas. Šodien pirmo reizi šito vispār es viņu tagad tik nopirku. Bet viena copīte bija. Jā. Pirmā cope. Varbūt kāda lielāka ar trāpīsies. Tā nebija nekāda lielā. Bet mēģināja apēst. Bieži duļķis arī ir. Tāds izskatās kaut kur lietas laikam bijis. No upes sanāca duļķainais ūdens arī. Te iet upe cauri, Vārtājas upe. Šitā cūciņa 90 gramus svēra. Kaut kā 23 vai 25 centimetri gara. Un tādu mazu līdaku uzbruka. Tas gan bija negaidīt pie pašas maliņas. Tieši, kad zālēs taisni gribēja iet iekšā. Kas tas tāds bija? Kaut kas tur notikās. Tā kā cope bija. Bet tā kārtīgi nepaņēma. Kas tas tāds bija? Reku bija. Akal, lecis virsū, nepaņēma. Un tas gan ir interesanti. Nē? Akal bija uzbrukums. Tā arī kāda siļķīte bija. Nebija lielais. Tāda maziņa uzbruka šitādam lielam māneklim. Jā. Superīgi. Tad jau varbūt, ja jau mazās te dancā, iespējams arī kāda lielā karte būs. Mēģinās uz to pusīti. Metam. Tā, uz to pusīti. Bišķi pus bija kaut kāda copa te bija šo pusi. Labi, pārēsim uz citu vietu. Tā, pārējām uz citu vietu. Tā, 2 copas bija. Bet neuzķērās pamēģināt šī pusē, kas ir. Ne? Reku, tur ir. Tur kaut kas dzenā mazos. Te jābūt copei. Labai. Cik te dziļš? Hop. Tur kaut kas dzenā mazos.
tajā pusē jābūt. Pīlīts lidinās. Jā. Nu ko, mēģinam. Iemetiens šī vietā. Te jābūt, reku, te zivs ir mazās. Nozīmē, ka lielās arī te ir. Atceros savu laiku te makšķerēt tieši šī vietā. 3 līdaks bija. Mēs makšķerējām uz pludiņiem ar ģimeni atbraukuši. Un špiners arī bija līdzi. Un tad skatījāmies, kad te diezgan aktīvs tās līdaks uz to pusi. Un blakus pludiņiem iemet bombs vienu līdaku. Un viss tādas uz 3 kilogramu. 3 pēc kārtas. Protams, viņas te visas vēl peld. Būs izaugušas lielākas. Bišķi pa lielu būs. It kā nav tas tur līdakai, šitas jau ar nekas nav. Nav bijusi. Nav copu šajā vietā. Labi, pārēsim atkal uz citu vietu. Ko, pamēģināsim šī vietā. Ko ir atstājis iekšā? Es vēl uz priekšu. Slidīgs māls te ir. Mālains krasts. Mēģināsim šī vietā. Kā te koku visādi ūdenī. Iespējams, ka kaut kur slēpjās kāda. Te arī kaut kāda liela zivs bija. Bet tā varbūt ar lielā karta grozās. To mēs nevaram zināt, kas te ir ūdenī. Es jāuzmanās no kokiem. Visādi koki te ūdenī. Koku negribētu noķert. Tā ir krastā arī viens makšķernieks, makšķerē. Var redzēt, ka špinīgo. Makšķernieki jau te atbrauc. Bet vai šito lielo kāds gribēs? To mēs vēl nezinām. Nu, tā tur sākumā bija. Mazās pat lielām uzbruka. Bet es jau atbraucu noķert lielo, ne jau mazo. Dīvains koks tur stāv. Ai, noķēra rudeni. Noķēra rudeni tikai. Pusīt. Pamēģināsim. Ko noķēra? Kaut kas paņēma. Ai. Paņēma zutis vietējais. Labi, ka tā izturīgs. Šitādu zuti noķērām. Ārprāts. Lielo zuti noķēra. Milzīgs koks. Nu labi, ne tik milzīgs, bet koku noķēra. Es domāju, kas tad tas? Pilnīgi gandrīz tā kā cope bija. Viņam, labi, pārēsim atkal tālāk. Ļoti ilgi neuzkavēsimies šoreiz tā pa vienu vietu. Mēģināsim pāriet ātrāk uz citu vietu. Jā, protams, arī mūsu zemītes meži ir skaisti. Te izskatās tāda smuka vietiņa. Noiesim te lejā. Pamēģināsim šī vietā iemest. Jā, nu šī ūdens tilpnī. Te sanāk tā upes gultnieta te tā. Tieši.
uz šo malu. Skaisti, skaisti. Ko? Mēģināsim tagad iemest te. Lielā sēdēs. Jā, nav. Šī vietā nav neviens, kas gribētu šito māneklu apēst. Lai es te bišķi uz priekšu. Bišķi uz priekšu paiesim. Oi, jau. Paiesim te bišķi uz priekšu. Jā, bišķi tālāk es nepagāju. Varēšu te iemest. Nu labi, no šīs vietas pamēģināsim iemest to. Labi, pārēsim uz citu vietu. Ejam uz citu vietu par mūsu skaistiem Latvijas mežiem. Rudens lapas sabiruši. Tāds paklājiņš skaists. Tik daudz reizes te brauc makšķerēt, nemaz nezināju, ka šitai vietā var tik skaisti pieiet. Jā, superīgi, jāpamēģina. Tad ir jāpamēģina. No šīs vietas kādu zaļsvārsīt noķer. Te arī mazāk zivs kustība ir. Labi, pamēģinās nomainīt kādu citu mānekli. Kaut kā neticās, ka viņas te nav. Jo, tādi man te dažādi mānekļi visādi smagie līdzi šodien ir. Šodien doma bija lielos tikai mētāt. Tāda es esmu paņēmis līdzi lielos mānekļus. Džerka man esat čupi ir. Visādi jāpamēģina, jāpamaina, jāpaprovē. Kas te var nostrādāt? Es tādu džerku. Viņi, man liekas, man tur ir 110 gramīgi tāda. 110. Un vēl te vestiņu džerka, salmonu džerka. Vēl viens interesants māneklis. Šitas arī ir tāds. Šitā arī bieži vien ķerās zivs. Tas ir apals. Super shadow. Jā, jāuzliek. Te ir diezgan duļķens ūdens, gaišāk kaut kādu vajadzēja. Uzliek. Pamēģinās šitādi te. Kas tas tāds ir? Kaut kāds te daks ir. Kaut kāds daks ir gaišs tāds ļoti. Pamēģinās to pamētāt. Varbūt, kad ķersies uz tādu gaišu. Te tāds ūdens bišķi kafija vairāk līdzinās. Varbūt filmējot tā neizskatās, bet diezgan ir. Galīgā kafija nav, bet diezgan ir. Pamēģinās uz šito gaišo. Varbūt kādai iepatiksies. Tās tāds vieta, kur raustīt. Ko? Uzliksim citu māneklu. Bišķi šito pamēģinās tā pa bišķi. Kaut ko pamainīs. Šitas bija, jā, vestiņu džerks. 115 gramu. Tāds asars. Gaišais asars. Namiem patikās gaišais asarīts. Pāmš, 115 gramu. Baigais asarīts. Nu, tāds klocis iekrīt ūdenī. Bet neviens zivs negrib vēl pagaidām. Jā, sānim viņš arī smuki peldās. Nu, labi. Šito negribējam. Salmo Polandi. Salmo Polands. Nezinu, šis kaut kādu 60 vai 70 gramu bija.
šitus lasies. Opā! Jā, šitie ir aerodinamiskie, tie salmo. Vajag labi lidinās. Tādu uztaisīt. No krasta viņi ļoti labi lido. Protams, laivā jau arī, bet, laivā jau tik dik tev nav vajadzīgs, lai tev baigi lidot. Bet no krasta citreiz vajag, lai to var aizmest labu tālu. Jā, nekas nav. Šī vietā nav nekas. Mēģināsim pārēt uz citu vietu. Mēģināsim šī vietā. Dziļākā vieta, kur te ir. Varbūt, kad te ir kāds zivs. Kur grib apēst pigčadu. Nostaigāja mazās tur copēja, bet neviena liela nebija. Copes bija, bet nebija lielie. Ko pametīsim uz to pusi. Neviens pārsteigums neuzkrīt. Bet līdaka šobrīd negrib šitādu. Kāpēc? Tik smugs zivīt. Labi, pārēsim uz citu vietu. Esmu atnācis otrā pusē. Jāpamēģina te kaut kur iemest. Varbūt es varu iebrist te krūmos. Zābaka ir. Var iebrist te, pamēģināt. Varbūt kāda zaļsvārcīta sēž. Bišķiņi es te varu pabrist tā, lai... Smuku vieta ir, izskatās. Kādai zivītei vajadzētu būt. Paiesim te uz priekšu. Te kāds būs. Tur zāli vajag daudz. Ejam citur pamētāt. Varbūt, ka šitai pusē būs kāda zivs. Aiziet iekšā. Nav. Reku tur man sieva noķēra līdaka. Ir līdaka viņai galā. Viņa arī ir atbrauks. Mums ir tāda zināmas sacensības. Mēs tagad esam atpalicējos palicis. Viņi noķēra vienu. Izvilka, es vēl neesmu izvilcis, man tikai copes bija. Oi. Ko tas gan ir. Bet šitajā ūdens tilpnē jau pavasarī viņi arī man iekabināja. Neko, kā ir tā ir, ko tu darīsi. Tā mums te iet. Ui. Tu redzēji, ko? Pie pašas malas vien. Centās uzķerties. Gribēja apēst man lielo gumiju. Ceturtā copīt. Kur palika? Bija viena tepat. Ui, tie dziļš uzreiz. Viena tomēr man te copēja. Ceturtā cope. Es pat sabijos. Vēl ņems pārāk liels priekš viņi. Iespējams, ka viņi neņems vairāk. Jā. Gandrīz krastā izlec. Bet copē atkal bija. Bet vienalga. Neesmu vēl nevienu krastā dabūjis. Jā. Lielie. Labi, pārējais citu vietu. Metam iekšā. Pārgājam citā vietā. Redz, man sieva iekabina šodien.
Viņa jau ir asars un līda. Un tagad tikko bija caupi atkal. Kas man te būs? Nezāles. Tikai nezāles. Beidz man te izķert lielās haizes.